Sveiki, draugi! Šodien mēs esam sanākuši kopā ar Ilzi Bērziņu. Čau! Čau! Mēs jau ar Ilzi esam pazīstams kādu laiku un nolēmām šodien parunāties par dažādām svarīgām lietām, jo šīs ir sarunas par svarīgo, par to, kas mums katram dzīvē ir svarīgs un par tiem brīžiem, kad mums atnāk tie pārmaiņas punkti, kurus mēs iespējams dažkārt sajūtam, bet nespējam līdz galam vēl noidentificēt, aptvert, apzināties un iespējams rodas tāds apjukums dzīvē un neziņa, ko un kā darīt tālāk, vai tā būs labi, vai tā būs pareizi, vai es tā vispār drīkstu. Ja? Un es droši vien tagad jau saucu tos jēdzienus, drīkstu, labi, pareizi, un es domāju, ka tev kaut kas jau atsaucās no tā, ko mēs ar tevi esam darījušas. Tad droši vien varbūt pastāsti pati par šo savu dzīves posmu, kāpēc tas ir interesants man personīgi, tāpēc, ka tās droši vien ir liels pārmaiņas, kas tev ir priekšā, un es gribu caur šo sarunu iedvesmot arī visus citus cilvēkus, kuri iespējams stāv šādu pārmaiņu priekšā vai jūt, ka viņas tuvojas, vai patiesībā viņas visu dzīvi ir bijušas pussoļa attālumā, tikai nav bijusi tā uzdrošināšanās to soli spērt un aiziet tur, kur iespējams tev būtu labi, labāk un vislabāk. Tad pastāsti par sevi. Kā tu nonāci līdz šim brīdim? Īsumā par mani. Es esmu 2 bērnu mamma, un šajā lomā jau esmu 11 gadus. Tā ir viena no tādām manām dzīves svarīgākajām lomām. Es esmu uzņēmēja, man ir turisma aģentūra. Un tas jau arī kaut kādu laiku manā dzīvē, jau kāds 7. gads, kopš nodarbojos tikai ar ceļojumiem. Man tas ļoti patīk, jo man pašai ļoti patīk ceļot. Bet ik pa laikam dzīvē ir kaut kādi posmi, kaut kāds periods pienāk, kad saprotu, pa vecam vairs nedara. Vienkārši vairāk nestrādā. Un tas ir tas, kas arī notika ar mani. Es sapratu, ka tās lietas, kā es darīju līdz šim, viņas vienkārši vairāk nestrādā. Vairāk nesanāk, un tas nenozīmē, ka es daru mazāk vai kaut ko nepareizi daru. Viss jau ir tāpat kā līdz šim. Vienkārši šajos pārmaiņu laikos, šajos laikos, kad pasaulē mainās enerģijas un zemes vibrācijas un viss šīs tēmas, ja tā paskatās daudz dziļāk, es jau redzu, kāpēc tas tā notiek. Bet es domāju, ka tiem, kas mūs skatās un klausās, varētu būt interesanti. Es daru pa vecam, bet man vairs nesanāk. Un par ko te ir runa? Jo citādi cilvēks īsti līdz galam nevar to uz savu dzīvi paņemt šo piemēru. Viņam vajag tā skaidri pateikt, kas tas ir, ko tu darīji pa vecam, un īsti vairs jūti, ka neiet. Ja es tagad paskatos to laiku atpakaļ, tad es varu sadalīt, savu darba dzīvi vairākos posmos. Viens no tiem posmiem ir darbs bankā. Strādāju 10 gadus, un tad man arī pienāca šis brīdis, sapratu, vairs tā kā nestrādāju, jo vienkārši nav vairs enerģija, nav iedvesmā, vairs nav prieka celties. Liekas, ka viss ir tāds automātisks, sistemātisks, un kaut kā es to visu ieraudzīju no malas, un man likās tik skumīgi. Pelēks. Pelēks, pilnīgi pelēks. Es redzēju to visu savu darbu dzīvi pelēku. Un šobrīd atkal es esmu tādā posmā, ir pagājuši 7 gadi, bet ir savādāk, jo es esmu pati mainījusies, es esmu strādājis pie savām iekšējām kvalitātēm, es zinu, kā uzbūstot, savu enerģiju vairot, es zinu, kā parūpēties par sevi, un es protu to prieku arī radīt neatkarīgi no tā, kas notiek manā darba dzīvē. Bet ir tā, ka es jūtu, ka vienkārši ir mazāk enerģijas šim darbam. Tas nenozīmē, ka kaut kas ir tā kā slikti, ka nav klientu tur, ka viss ir tagad, jāslēdz ciet. Absolūti nē. Vienkārši nestrādā vairāk tā. Un es saprotu, ka es vēlos iet tālāk uz priekšu, darīt dzīvē kaut ko savādāk. Un tas bija mirklis, kad es arī sāku saprast, ka
kas tad ir vēl tie mani talanti? Tā kā uzdot sev šo jautājumu, kas ir vēl tas, ko es varētu darīt papildus savam ceļojuma birojam, darīt vēl lietas. Un šī ir tā ezotēriskā pasaule un visas tās tādas arī neredzamās lietas, ko es šo te gadu gaitā paralēli šim savam pamatdarbam esmu arī apguvusi. Te man šķiet ir svarīgi pieminēt to, ka ir pastāv vairāk šie uzskati. Un viens no uzskatiem ir, ka nevajag rakņāties pagātnē, vajag domāt par to, kas tu esi šodien šeit un tagad, koncentrēties uz šo brīdi, veidot, apzināt savu nākotni uz priekšu, kontrolēt, piedomāt pie savām domām, un tad lietas mainīsies. Bet, piemēram, manā pieredzē ir tā, ka nevienmēr tikai tas, ka tu koncentrējies uz to, kas ir šeit un tagad, spēj tiešām tā būtiski tādu jaunu riteni iegriezt tavā dzīvē. Un manā pieredzē ir tas, ka ir jāskatās atpakaļ. Un tieši to mēs arī ar Ielas darījām. Mēs skatījāmies atpakaļ. Un es gribu, lai tu padalies tik, cik tu vēlies, ko tas tev deva, tā skatīšanās atpakaļ. Un ar skatīšanos atpakaļ, lai visiem ir skaidrs, es saprotu tādas meditatīvas prakses stāvokļus, kad mēs ejam atpakaļ laikā šajā dzīvē, citās senākās dzīvēs un paskatāmies, kas tur ir noticis un kāpēc šobrīd šajā dzīves posmā ir tā sastrēguma sajūta un neziņa, ko darīt tālāk. Ir cilvēki, kuri to sauc par laika līniju dziedināšanu, ir cilvēki, kuri šo metodi vairāk devē par skatu caur Akasī kronikām, ir tie, kas iet caur tādu teta healinga praksi, ir vēl ļoti daudz dažādu nosaukumu, regresijas metodas un tā tālāk, bet tā būtība visām šīm lietām, es domāju, ka galu galā ir viena, ka mēs ejam to dvēseles ceļu, skatāmies, kur ir izveidojušies samesklojumi, apzināmies viņus un tad jau mainām programmu, kas tur ir radusies. Un es tev gribu pavaicāt, kā tev šis ceļš mums kopā ejot, kāds tas bija un ko tas tev deva, kā tu vispār vērtē šo skatīšanos atpakaļ pagātnē, cik tā ir svarīga? Vispār šodien es domāju, ka atpakaļ pagātnē nevajag skatīties. Un ir tiešām jāskatās uz priekšu, bet tāpat laikā tomēr jādzīvo šodien, šeit un tagad un jābauda dzīve šodien. Bet kāpēc es izvēlējos atnākt pie tevīm, izmēģināt šo te metodi ar tādu ieiešanu pagātnē un tur enerģijas atbrīvošanu tā tālāk? Jo es sapratu, ka ir lietas, kuras es ar savām fiziskajām darbībām un ar savu prātu vienkārši, kurām es netieku tā kā pāri. Es nevaru vienkārši, kaut kā nesastājās apstākļi, nevaru izdarīt tās darbības, liekas, ka visu laiku kaut kas iekšā tā kā traucē. Saprotu, ka kaut kādu ar savu pašanalīzi, teiksim, strādājot, saprotu, ka ir bailes, bet viņas nav tik vienkārši tā, nebaidīšos. Tas nevienmēr tā strādā. Nevienmēr var tā kā savā ziņā ar vardarbību pārvarēt tos savus iekšējos šķēršļus. Un ar tevīm kopā ejot tajās laika līnijās un skatoties notikumus atpakaļ pagātnē, vienkārši viss tā kā atšķetinājās, enerģija atbrīvojās, kaut kādi tādi iekšējie bloki. Un, sauc to, kā gribi, ka tas ir kaut kāds brīnums, vai kā tas notiek. Bet pakomentē, tu tikko pateici to vārdu savienojumu, enerģija atbrīvojās. Un tas ir interesants moments. Manos novērojumos, kad enerģija atbrīvojas, tad nāk asaras vai ir kaut kāds pārdzīvojums, bet kā tu to izjūti? Jo tas jau nav tikai tas 5 sekundžu moments, tas pēc tam turpinās vēl ilgi dienām, nedēļām, kad tā enerģija atbrīvojas. Un kā tu to esi tagad novērojusi? Tieši patiesībā šogad ir bijušas vairākas prakses, kuras esmu šo tā kā izjutusi. Pirmo reizi, kad es to piedzīvoju, bija elpošanas praksa, kad es fiziski ķermenī tā kā sajūtu, kā tas ir, kad liekas, ka var dziļāk ieelpot gaisu. Un tas pats ar tevīm ejot šajā praksē,
skatoties atpakaļ, atrisinot kaut kādas vecas lietas, kuras varbūt nevienmēr pat ir par šo dzīvi, viņas bieži vien ir par kaut kādām iepriekšējām dzīvēm. Un ieliekot tur tā kā jaunu to nodomu, to jauno programmu, samainot to programmu, ir tā sajūta, ka, akmens nokrīt no pleciem, vieglāk elpot, drošāka sajūta, gribās tā kā darīt, ir enerģija, ir tā saucamā iedvesma, ir vieglāk virzīties tajā virzienā, kur man gribās īstenībā. Ja? Nav vairs tā bloka, nav vairs tā kaut kāda neredzamā šķēršļa. Ja? Kad es sāku šo ievadu šai sarunai, es arī minēju to vārdu drīkst. Ja? Un es domāju, tas arī tāds atslēgvārds tavā gadījumā. Un varbūt pastāsti par to, ko tas tev nozīmē, jo tas daudziem tūlīt kaut ko nozīmēs, kad tu to sāksi skaidrot. Jo viena lieta ir saskatīt šos senos tādus sarežģījumus, kur mēs paši esam bijuši iesaistīti un paši to esam pieredzējuši un paši iespējams viņus esam radījuši, sev sašņorējuši, lai vēlāk šņorētu vaļā, vai šajā vai nākamajās dzīvēs, bija iespējas. Un labi, tu atšņorē vienu situāciju, saproti, viņu atšņorē otru situāciju, saproti trešo, bet tad ir tas viens moments, kad tu saproti, drīkst dzīvot savādāk. It kā tu šņorē, un vēl tas nav skaidrs. Es ar tevi to ļoti spilgti redzēju, ka mēs risinām, un tad beidzot ir tas, ka es drīkstu pastāstīt. Jā, tas ir patiesībā tāds ļoti liels atslēgas moments, jo es viņu nebiju tik ļoti spilgti ieraudzījis šo tādu savu iekšējo aizliegumu, kā tieši, kad es atnācu pie tevis. Jā, es viņu jūtu, es sapratu, kaut ko es tā kā dzīvē neatļauju sev līdz galam, bet viņš bija kaut kur tā kā fonā. Bet šajā sesijā viņš burtiski tā kā izpeldēja ārā, un es sapratu, ka es īstenībā varu darīt pilnīgi jebko, ko es vēlos. Un tas it kā no vienas puses liekas absurdi, kāds ir, kāpēc nedara. Izklausās egoistiski diezgan, vai ne? Kā tad vispārējiem un atbildība pret ģimeni, pret darbu? Un tajā pašā laikā tas ir tā, ka, kur tad tu biji līdz šim? Kāpēc tu nedarīji tā kā tu gribi, un kāpēc tu vispār, kā tu dzīvoji? Bet tas nav par egoismu. Tas ir par to, ka tās iekšējās sirds vēlmes, ko es sadzirdu, es viņas arī realizēju. Protams, šeit es neaizmirstu par pieklājību pret ģimeni, draugiem, par tādu iejūtību. Es nekļūstu par neiejūtīgu cilvēku, kurš tur tagad pāri visiem ies un sasniegs savu mērķi. Nē, tas vairs nebūs arī sirdsceļš. Sirdsceļš, arī ļoti, ļoti svarīgs impulss ir tas sirdsceļš. Un tas, ko es arī novēroju pēdējā laikā, kad cilvēkam, lai viņš vispār sajustu savu sirdsceļu, jo tie, kas atnāk pie manis, viņi ir apmaldījušies, tāda migliņa ir visapkārt. Un pirmais, ko mēs darām, ko es cenšos palīdzēt izdarīt, cik tas ir iespējams un cik mums vispār apkārtējā vide un pats cilvēks tam ir gatavs un ļaujās, ir nodibināt saikni ar savu augstāko es, ar savu garu, ar mūsu visu garu, jo gars ir viens. Un tas arī ir tāds īpašs brīdis iespējams daudziem, jo cilvēkam iekšā sēž varbūt tās ilgas, tās pat nav tādas vēl vēlmes, bet tādas ilgas un tādas sāpīgas, tās ilgas ir pēc kaut kā, lai viņu mīl, lai viņu ciena, lai viņš ir gribēts, lai viņš ir šai pasaulē vajadzīgs, jo tas ir tik grūti dzīvot, ka tev tā visa nav un ka tu jūties tāds atstumts, vai ne? Bet tā iespēja nonākt tur, ka tu esi mīlēts un vajadzīgs, tas jau nāk tikai primāri caur tevi pašu, nevis pat caur to, ka tev tā mamma papājās pa galvu, vai tētis uzsitīs pa plecu, vai priekšnieks pateiks labus vārdus, ko mēs parasti visi sagaidām, ka mums kāds cits iedos apliecinājumu.
Bet tas pirmais, kā mēs to varam izdarīt, ir nodibinot tiešām beidzot vai atjaunojot kontaktu ar savu augstāko apziņas stāvokli. Ja? Kā es minēju, vai gars, vai kā mēs to saucam, ja kādos vārdos, galvenais ir tā izpratne, ka tu savienojies ar to savu daļu, kas ir visu zinoša, visu saprotoša, un kas patiesībā tevi ļoti labi varētu vēst pa tavu dzīves ceļu, ja? Un rādīt tev tās labākās iespējas, kur tev sirds visvairāk varētu doties, bet tu to nevari pat saskatīt, nevari sajust. Un mēs to kontaktu cenšamies dažādos veidos atjaunot, un arī ar tevi mēs to darījām. Tāds tā kā telefonu sakaru, internetu sakaru pastiprināšana, nodibināšana. Ja? Jā, un tu to jau biji darījusi pirms tam ar savām metodēm, bet pastāst arī no sevis cilvēkiem, kas tā ir par sajūtu. Viss ir sajūtās. Jā, es to biju jau darījusi ar savām metodēm, ar teta healing, ko es daru un pašdziedinos, un tas ir ļoti palīdzoši. Bet tā atšķirība tā kā pirms un pēc seansa pie tevīm ir tas, ka ja līdz tam es jūtu, teiksim, to intuīciju, savu tādu iekšējo kaut kādu ceļvedi, ja, tur sajūtu, kā vajadzētu, tādu pārliecību par to, kā vajadzētu darīt periodiski. Ja, un tātad, kad es tur darīju healingus un kaut kāds cits tur savus enerģijas prakses, viņš atjaunojās. Ja, bet viņš nebija tā kā stabils, tas savienojums. Un ik pa laikam tu nokāp no tām sliedēm, sašūpojies, enerģijas trūkst, un tad tu uzkāp uz viņām atpakaļ, vai ne? Jā, un tikai tā kā regulāri, tiešām katru dienu darot tās prakses, tikai tad arī es tā jutos. Šobrīd man nav arī tā kā katru dienu jātaisa savas prakses, protams, tas pastiprina, nostiprina, es kļūstu tā kā vēl tur, tā kā tāda jūtošāka, ja? Skaidrāk es redzu lietas, kā man vajadzētu rīkoties, es to sauktu, teiksim, par intuīciju, ja? Intuīciju. Tad tas atslēgas moments pēc sesijas pie tevīm bija tas, ka vienkārši, man liekas, ka es esmu patreiz visu laiku tajā stāvoklī arī, kad es īstenībā zinu, kā man vajadzētu lietas darīt. Un ir uzreiz tas pirmais impulss, es zinu, tā man ienāk prātā, es saprotu, jā, tad, protams, sākas tāpat pieslēdzas prāts, tur, viss šī lieta, ja? Bet es prātu tā kā nodalu, tā pagaida, bet pirmā doma bija šī, un tā bija tā sajūta, kas atnāk, tas ir tas savienojums tā kā ar to manu augstāko, es to zinošo, ja? To iekšējo sajūtu, kas arī pavada tajā sirds ceļā, ja, principā. Tu pareizi pateici, pirmā sajūta, kas atnāk. Jo pēc tam sākumā ir pirmā sajūta, kas atnāk, un pēc tam ir pirmā doma, kas atnāk. Un doma jau ir no prāta un no ego. Ja? Tā kā viņiem ir izdevīgi. Savukārt tā pirmā sajūta, tā ir tā riktīgā. Vai nu viņa ir laba, patīkama, vai nu viņa ir bailīga, vai kāda. Tā pirmā sajūta ir tā īstā, ja tu vispār esi saskarsmē, ja, pats ar sevi. Bija laiks atpakaļ, kad cilvēki, meklējot palīdzību, lai risinātu kaut kādus savus situācijas un sāpītas dzīvē, vērsās pie citiem un gaidīja, ka atnākot uz to saucamo sesiju, ja, atmeklējot tanti vai onkuli, tanti vai onkulis ar burvju nūjiņu pēdiņās, ja, nozibinās pa gaisu un viss atrisināsies. Un šis cilvēks priekšu klienti visu izdarīs, sakārtos un viss būs labi, un tālāk jau tā dzīve atšķitināsies un viss būs brīnišķīgi. Tas, ko es gribu uzsvērt, ka šī metode, ar kuru mēs strādājam, viņa nav tāda. Neviens tavā vietā neko nedarīs. Un tu to arī labi saprati, ja? Ka neviens mūsu vietā neko neizdarīs, un tas laiks ir garām, kad tam var un vajag ticēt. Šis laiks ir par to, ka tu pats uzņemies atbildību par savu dzīvi savās rokās. Un tas nav par to, ka tev jāuzņemās atbildību un tāpēc jājūtas slikti, ka tu kaut ko darīji ne tā vai kaut ko nesaprati vai nesaprati pietiekami ātri un laicīgi, jo tu sapratīsi tad, kad tam būs pienācis laiks. Bet par to atbildības uzņemšanos savās rokās, tas ir ļoti būtiski. Un te paceļās droši vien jautājums, bet kā tad notiek
praktiski šī sesija, ja jau neviens ar burvju nūjiņu pa gaisu nevicinās un visu maģiski neatrisina, kā tas notiek, un ko mēs darām, un ko mēs praktiski, kur mēs redzam, caur kādu ekrānu mēs to skatāmies. Pastāsti, kā tu to sajūti? Man kā klientam tas izskatās tā, ka mēs dodamies tādā kā meditācijā kopā, un vienmēr šī meditācija aizved kaut kur laikā atpakaļ. Jā, atbilstoši tam jautājumam, ko es risinu, tad es nonāku tur, kur ir tā atbilde. Un dažreiz pat liekas, ka tās situācijas ir nesaistītas. Sākumā vispār nevar saprast, kāda šai situācijai saistība ar to uzdoto jautājumu. Tieši tā. Liekas, kāpēc vispār esmu nonākusi šeit, kaut kādā tur savā iepriekšējā dzīvē, kādā lauku sētā un vispār par ko ir stāsts. Bet beigās jau arī atnāk tā atbilde, uzdodot jautājumus, skatoties dziļāk, ko tad es tur ieraugu, kāpēc es tur ieraugu. Un tur es arī saņemu pati to atbildi, un es viņu sajūtu to atbildi. Caur taviem jautājumiem, ejot iekšā šajā pagātnes situācijā, es pati sadzirdu to atbildi, es pati sajūtu to atbildi, un vienkārši es zinu, ka tas ir pareizais, jo to arī parasti apliecina vai nu kaut kā tāda skudriņas pa ķermeni. Tā ir arī vienmēr tāda fiziska sajūta, jā, kas ir papildus apliecinājums. Jā, un to varu atbildēt tikai es pati, ko es tur redzu, kā man tas izklausās, kas tas ir priekš manīm. Tur atbildes no malas nav. Jā, pilnīgi pareizi. Jā, tad tā fiziskā sajūta caur ķermeni, kad iziet, tad tu absolūti zini, ka tas ir pareizais, kur ir jārok tālāk un dziļāk. Un tās atbildes tiem, kas ir tiešām tādi ļoti strukturēti cilvēki un loģiski un grib saprast, viņas var būt kā vienkārši jā, nē. Teiksim, tiek uzdot jautājumu tā, lai atbilde būtu vai nu jā, vai nu nē, un tad uzreiz ir pirmais uzplaiksnījums ar šo noliegumu vai apstiprinājumu, un tā mēs solīt pa solīt secīgi ejam tālāk un rokam dziļumā. Protams, ir tie ierobežojumi, cik katrs cilvēks ilgi var šajā visā būt un cik viņš var pacelt un cik viņš var iegremdēties, un ne visi ir gatavi uzreiz tā tālu, dziļi, daudz iet, ja? Un šādus cilvēkus viņu šis augstākais apziņas stāvoklis nemaz nelaiž tālāk, kā viņi ir sagatavoti, vai ne? Jo dažreiz ir tā bijis, ka gan es tā esmu meklējusi atbildes sev, gan es domāju arī tu gribi atrast, bet nesanāk vēl, kaut kā vēl netiec līdz galam, vēl netiec līdz tam punktam, tāpēc, ka acīm redzot, vēl nav tās gatavības, vēl nav tā uztvera, un tad, kad viņi atverās, tad arī pēkšņi top daudz kas skaidrs, vai ne? Tā arī ir jānonāk līdz kaut kādam punktam, kur ir vai nu vajadzīgā pieredze, vai arī no savas pieredzes var teikt tāda atvērtība pasaulē, arī tāda pieņemšana, sapratne, paļaušanās, uzticēšanās ne tikai sev par to, ko es daru, bet arī vispār tam dzīves plūdumam, jo ir jau daudzi faktori, kurus es nevaru ietekmēt. Ja? Tas ir arī par kontroles atlaišanu un tādu paļaušanos, ka manā dzīvē notiek vislabākajā veidā man, un ka katrs notikums, arī ja ar prātu tas šķiet negatīvs, viņš īstenībā spēlē par labu man. Jo visbiežāk es no tā kaut ko mācos, gūstu kaut kādu pieredzi, un svarīgi to ieraudzīt. Par labu tavai dvēselē, dvēseles izaugsmē, jo mēs jau visi esam šeit, lai mūsu dvēseli var iegūt pieredzi un caur šo pieredzi augt un attīstīties. Un ne jau vienmēr tikai caur puķītēm un saldējumiem, vai ne? Mēs to varam iegūt caur tādām pozitīvām lietām. Labi. Tu esi tādu ceļa gabaliņu kopā ar mani nogājusi. Un es domāju, mēs ar tevi nonācām arī līdz vienam būtiskam secinājumam, kas ir visiem cilvēkiem vienāds šis secinājums, ka tagad šajā laikā, šajā laikmetā ir jāizmanto tā zemes dzīve tam, lai darītu to, kas tiešām patīk. Un to, kur tiešām sirds iet un velk, tur, kur viņa grib būt, un tur, kur ir misijas sajūta. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi.
lai ko tu arī šobrīd dzīvē nedarītu, vai tu esi grāmatvedis, vai tu esi marketinga speciālists, vai tu esi pavārs vai celtnieks, vai jebkas, kas tu arī būtu, ja tev ir uz to nodarbošanos tā kā misijas, mazliet misijas sajūta, ne tikai doma par to, ka tas ir peļņas avots, jo ir jādzīvo materiālā pasaulē un jāmaksā rēķini, bet ka tev tiešām gribas tur ieguldīt savu enerģiju. Jo viss ir par to, kur tu lieti savu enerģiju, vai ne? Kā citreiz agrāk to teikumu nesapratu, kur ir tavas domas, tur ir tava enerģija. Un es tā ilgi nevarēju īsti līdz galam viņu saprast. Un, protams, tas ir ļoti vienkārši. Tur, kur ir tavas domas, un tur, kur ir tavas rokas, tur, kur ir tavs darbs, tur, kur ir tava nodarbošanās, tur ir tava enerģija. Un vai tu tiešām savu enerģiju ieguldi tur, kur ir arī tava sirds vilkme. Un tas, ko mēs sapratām, ka arī apkārtējā pasaule resursu dod daudz jaudīgāk un labāk tev tad, burtiski naudas izteiksmē, ja tev ienāk dzīvē nauda, tad, ja tu vai caur savu darbu, vai kaut vai caur savu hobiju, caur savu kaut kādu vaļasprieku vai interesi, dari to, kur tev tā sirds iet, un padalies ar savu piemēru. Jo tu arī neesi parasts cilvēks, ja tu minēji jau Theta Healingu, un pastāsti par savu to resursu stāvokli, vienkārši padalies, varbūt vēl kādam tas var noderēt. Kad tev nāk resurss dzīvē? Tad, kad es sekoju saviem impulsiem. Un, jā, man ir darbs ar ceļojumiem, un man tas arī patīk, bet es jūtu, ka man uz to šobrīd tiek iedots mazāk enerģija. Un man vairāk enerģija nāk tad, kad es rakstu, piemēram, arī, kas man ļoti, ļoti patīk. Es tagad strādāju pie tāda viena rakstu darba projekta, un ko līdz es viņam pieķeros, es jūtu, nāk enerģija, nāk iedvesma, nāk nauda, viss tā kā virzās priekšu. Ko līdz es strādāju ar kādu klientu ar Theta Healing, ko es arī tā kā daru, arī uzreiz ir tāda pacelēta sajūta, ir prieks, un tas ir pilnīgi absolūti cits stāvoklis. Tas pats arī, vēl ir arī astroloģija, kas man arī patīk, un visas šīs te ir manas sirds lietas, un kad es veltu viņām enerģiju, tad es jūtos priecīga. Un liekas, ka dzīve pavisam savādāk, krāsaināka un arī finanses ienāk dzīvē. Arī finanses ienāk. Un ne obligāti pa šiem ceļiem. Ne pa šiem, tieši tā. Tas nav stāsts par to, ka es tagad pārslēdzu savu dzīvi uz šādu veidu ienākumiem. Nē, tas attiec arī uz šo manu pamatdarbu. Man uzreiz ir vieglāk strādāt arī tur. Nāk resursi vairāk arī caur pamatdarbu. Ja? Tas nenozīmē, ka man pavisam tas vairs nav jādara. Tā tas nav. Vienkārši man ir jādara tātad arī tas, kas iespējams ir šī mana misija uz šīs pasaules, palīdzēt cilvēkiem. Tieši tā, jo katrs mēs esam atnācis ar savu tādu īpašību, spēju, talantu un jušanas kopumu, kas mums ir jālieto. Un ja tu šobrīd esi kādā darbā vai tu nodarbojies ar kaut ko, kas tev absolūti nedara, es tagad iedošu arī kaut kādu izfantazētu piemēru no gaisa. Piemēram, tu strādā, kā tu minēji, bankā, ja, vai kaut kādā tādā kārtīgā strukturētā vietā pie galda ofisā, bet tavas sirds visu laiku velk, piemēram, pie maziem bērniem, ka varētu ar viņiem darboties un ka varētu viņus attīstīt. Un iespējams, tava vieta no šīs stabilā darba bankā, kostīmā, ja, uzpucētā stāvoklī patiesībā ir jāpamaina uz bērnu dārzu. Un tas varētu likties neloģiski, bet kā? Tur absolūti cits ienākuma apjoms un pavisam tā dzīve aizies nosacīt, tā kā raugoties no mūsu materiālās pasaules perspektīvas, dzīve aizies uz leju. Es taču pa naudas trepēm noripošu lejā, vai ne? Bet patiesībā enerģētiski tu pacelsies vēl krietni augstāk nekā tu esi varbūt nostīti tajā bankā, jo tas piepildījums, kas tevi sasniegs caur to, ka tu palīdzi, ka tu pildi to savu misiju un izmanto tos savus talantus, tas būs vēl 10 kārt lielāks. Un tu nezini, pa kādiem ceļiem tavā dzīvē atnāks finanses. Es tā triviāli pateikšu, ja? Iztēlosimies, ka šī ir precēta sieviete, un
pievēršoties tam savam sirds lietai, varbūt darbam ar maziem bērniem, varbūt izveidojot kādu jaunu apmācību programmu vai kaut kādu attīstošu ideju. Tās finanses atnāks caur ģimenē, caur vīru, pa citu pusi, pa citu ceļu. Ja, tā kā tam ir jābūt. Un es arī negribu nostatīt vīriešus tādā pozīcijā, ka vīriešiem gan ir jābūt tādiem naudas pelnītājiem, un sievietes var lidināties pa pasauli un darīt to, kas viņām ienāk prātā. Katram cilvēkam ir savā dzīvē jāatrod tas, kas sniedz viņam patiesu prieku. Jo arī es esmu piedzīvojis to stāvokli dzīvē, ka tu izdzīvo dienu no dienas, un tev it kā ne par ko nav tāds prieks. It kā ir priecīgi notikumi, bet tu pa īstam nepriecājies. Viņi tā nonivelējās kaut kur, un tu zini, ka vajadzētu būt priekam, bet viņa nav. Viņa vienkārši nav. Un kāpēc viņa nav? Tāpēc, ka tu bišķiņ novilcini to savu īsto dvēseles ceļu, dvēseles nodarbošanos. Un tāpēc man arī gribās pateikt un paaicināt, ja tu esi tādā meklējuma procesā un nevari saprast, tad uz kuru pusi tev dzīvē iet vai ko tev darīt, tad klausies savā iekšējā balsī. Tur būs daudz šaubas, daudz neticības, un varbūt pameklē cilvēku, kam tu uzticies un ar kuru kopā tu vari iet kaut kādās dziļākos procesos un pameklēt tās atbildes, kas ir tas, ko tev patiesībā gribas darīt. Vai ne? Tieši tā, un es domāju, ka tu esi īstais cilvēks, pie kura nākt. Viens no, vismaz manā dzīvē šobrīd tieši šajā momentā tu esi bijis īstais cilvēks, pie kura atnākt un atrast tās atbildes, jo viens no lielākajiem šķēršļiem, manuprāt, cilvēkiem ir bailes. Bailes un viss šis te prāta mēžģis, kā tas būs, tieši tā, šis tavs piemērs, kā tas būs, es tagad strādāšu tā, tas taču nav tik prestiži, tur maksā mazāk. Ko padomās ģimene, ko teiks draugi? Padomās, ko visi citi teiks. Bet es esmu to piedzīvojusi un pilnīgi varu apgalvot to, ka tajā brīdī, kad dari to lietu, kas tev patīk, kad tiec pāri, piemēram, Kristīnas palīdzību šīm te bailēm, tiec pāri kaut kādām nedrošībām, tiem iekšējiem blokiem un tiešām nonāc līdz tam, ka kaut kādai darbiņam, darbam, hobijiem, ko tu no sirds vēlies darīt, tu nezini, kas būs, kādi ceļi pavērsies, kādi cilvēki vēl ienāks tavā dzīvē, kādi projekti tev ienāks galvā, jo, man liekas, šis laikmets ir arī par to, ka ir jākāpj ārā no tās standarta domāšanas, ka, ja tu esi skolotājs, tad tu strādā tikai skolā vai bērndārzā. Es domāju, ka nē. Man liekas, ka, ja tu esi skolotājs, man liekas, skolotāji vispār tik radoši. Tu vari radīt, es nezinu, spēles bērniem, kaut kādas pasākumus bērniem, un tas vienkārši notiks, ja tas būs īstais aicinājums. Jā, jo sākot iet pa to īstā aicinājuma ceļu, arī enerģijas apjoms pieaug. Burtiski tev ir vienkārši vairāk enerģijas, tu tā kā izplaties. Un, ja tev ir vairāk enerģijas un tev ir tāda stabila saikne ar augšu, tev daudz labāk arī nāk tā informācija, ko darīt, ko izdomāt, kur aiziet, ar ko satikties, vai pie tevīm vienkārši sāk nākt cilvēki arī. Viena man draudzene pēdējā laikā ļoti daudz par to runā, ka viņai pat nekas nav jādara. Viņa vienkārši zina, kā viņa vēlētos, un cilvēki paši pievelkās. Viņi paši atnāk, viņi paši kaut ko piedāvā, paši kaut ko atrisina, paši kaut ko pasaka, un viss notiek. Bet bez viņas tādas superaktīvas iesaistes. Viņai galvenais ir, ka viņa ir iecentrējusies, viņa zina savu virzienu, un viss notiek. Ja? Tā kā, ja tu esi tādā mazliet purvā, kāp no tā ārā, nebaidies. Atrodi praksi, kas tev palīdz. Daudziem palīdz elpošana kā pirmais starts, lai vispār kaut kā ar savu ķermeni aizietu kontaktā un kaut nedaudz satuvinātos. Ja tu jau tur esi bijis un gribi iet tālāk, vai ja tu jūti, ka tas nav īsti tavs. Jo starp citu ir arī cilvēki, kuriem sākot mēģināt elpot, pat vēl lielāks stress uznāk virsū, vēl lielāka baža. Un ķermenis ļoti pretojas, tad iespējams vajag citas metodas, citu palīdzību. Ko, Ilze, paldies tev liels, ka es tev varēju būt blakus šajā visā. Noteikti, ja tev ir tāda sirds sajūta, ka tu gribi ar Ilzi aprunāties personīgi, vai varbūt tu vēlies arī teta healing metodas pamēģināt, jo katra šī metoda ir ar kaut ko mazliet atšķirīga, bet tas kopums jau ir
viens, ja, ka mēs atgriežamies atpakaļ pie sevis, savā centrā, savā kodolā, atceramies, kas mēs esam, kas mēs esam bijuši, kas mēs varam būt, kā mums lietot savus talantus un atgūt savu resursu. Un to mēs varam caur daudzām dažādām metodēm darīt. Un Ilze tev var palīdzēt ar Theta Healing. Ja? Tā kā tiekamies iespējams vēl citās sarunās. Jā. Un es ceru, ka mēs esam palīdzējuši cilvēkiem, tiem, kam šobrīd šī informācija bija jādzird. Paldies tev! Tiekamies atkal citā sarunā par svarīgo. Atā! Atā.